Esmu Klinta Vočmele, un es analizēju presi latviešu valodā, konkrēti laikrakstus Diena, Lauku avīze, Latvijas avīze un Neatkarīgā Rīta avīze, veicu kontentu analīzi no 1991. līdz 2011. gada laikrakstu numuros. Un runājot par 8. māja pasākumu atainojumu, var teikt, ka tā ir klusā reprezentācija. Tiesa, publikācijas par to parādās 90. gadu vidū un sākotnēji preses saturā aizņem lielāku daļu nekā 9. māja pasākumiem veltītie raksti. Taču pēdējos gados situācija ir mainījusies un 8. māja notikumi vairs ne katru gadu iekļūst visu 3 analizēto laikrakstu saturā. Kluss, svinīgs ar ekumēnisko svētbrīdi, tā parasti tiek raksturots šis datums un tā atceres pasākumi, un tādējādi tas tikai daļai atbilst ziņu vērtībām un mediju notikumu statusam. Turpretī citādāka situācija ir aplūkojot 9. māja atainojumu. Sākotnēji 90. gadu sākumā presa latviešu valodā ataino ļoti diplomātiski un apdomīgi ar īsiem rakstiem, ar īsām ziņām pavēstot, ka notiek šāds pasākums. Taču sevišķi pēdējos gados ir ļoti krāšņi apraksti par šīm norisēm, gan dažāda statistika par policijas aizturētām personām, par konfliktiem, kā arī ļoti sīki aprakstīti žurnālistu novērojumi par pasākuma brīvdabas gaisotni vai par festivāla sajūtu, tā dalībnieku uzvedību un arī alkohola lietošanu. Un var teikt, ka gadsimtu mijā notiek šis lūzums gan mediju reprezentācijā, gan arī var teikt, ka pašā pasākumā, jo visticamāk šis mediju atainojums ir mainījies tieši tāpēc, ka mainījies arī pats pasākums, proti ir attīstījušās tādas 9. māja norises, kas ir veicinājušas, ka mediji, proti prese latviešu valodā ir pakāpeniski pievērsusies tieši šī 9. māja, nevis 8. māja atainojumam, jo arī iespējams šiem pasākumu dalībniekiem šis formālais uzdevums, kara upuru un uzvaras atcere 9. maijā jau ir zaudējis prioritāro lomu un par priekšplānā ir izvirzījušies politiskie izklaides vai citi motīvi. Un 9. māju var ļoti viegli pielāgot mediju notikumu statusam arī tālāk, ka tas atbilst ļoti daudzām ziņu vērtībām. Atšķirībā no 8. māja, 9. māja konflikts gan tiešā nozīmē starp dalībniekiem potenciālā sadursmes, gan vispārīgāk raugoties starp šīm divām kolektīvām atmiņām. Tāpat 9. mājas ir vismaz netieši saistīts ar auditorijas dzīvi, kaut vai Georga Lentītis ir pamanīt tie, kuri apzināti nedodas Pārdaugavas virzienā. Arī 9. māja notikumus atainojot pastāv iespēja šo vēstījumu vienkāršot, ko arī prese latviešu valodā ļoti labprāt dara, proti gadu no gada šī uzvaras parkā notiekošā pasākuma atainojums ir teju identisks, aprakstot šīs norises, kas tur notiek, un tā var turpināt arī ar citām ziņas vērtībām. Pastāv uzskats, ka ziņu virsraksti ļoti lielā mērā ietekmē to cilvēku attieksmes, kuri tās pārņem no mēdījiem, un lūk, es ceru, ka vismaz priekšā sēdošie var saskatīt šos nosaukumus, kā tie ir attīstījušies, un redzams, ka sākot ar 2005. gadu prese latviešu valodā sākus izmantot arvien ekspresīvākus vārdus, lai paustu šo savu attieksmi pret pasākumu, proti nosaukumi kaut vai uzvaras dienu svin dziedot un dzerot, šķindu ordeņas, mažo šašliks vai, piemēram, impēriskas Krievu pikniks Rīgā. 2010. gadā, tad, kad notika apaļa kara beigu gadskārtas atcere, tad šie nosaukumi bija salīdzinoši neitrāli, ja tā var teikt, piemēram, kam piemiņa, kam uzvara vai godina savu vēsturisko pārliecību, taču visticamāk tās ir uzskatāms tikai par sakritību, tāpēc, ka pērn jau 2011. gadā atkal ir šie krāšņie izteicieni, piemēram, uzvaru atzīmē šašlikiem un pīrādziņiem vai 9. mājas laba diena piknikam. Un kopumā par 9. māja svinībām presē latviešu valodā var teikt, ka visticamāk šie laikraksti vadās pēc sava veida auditorijas gaidām, jo tie nepiedāvā informāciju, kas varētu disonēt ar tradicionālo uzskatu par uzvaras dienas svinībām, un presē netiek skaidrota šīs uzvaras dienas, šī datuma vietu kolektīvā atmiņā, un arī tās ietekme no sociālajiem procesiem sabiedrībā. Un var teikt, ka pasākums tiek atainots ļoti vienveidīgi, jo trūkst alternatīvo skatījumu, proti bija tikai 2 piemēri, kas liecina, ka tika meklēti jauni aspekti šīs dienas atainojumā, piemēram, raksts par to, ka jaunieši
jaunieši neatļauti ir kavējuši skolu, lai dotos uz Uzvaras parku, vai arī par priekšvēlēšanu aģitāciju, kas pirms vēlēšanām tika veikta šī pasākuma ietveros. Tāpat arī novārtā ir atstāta kara veterānu un viņu tuvinieku šodienas dzīve. Turpretī ļoti daudz uzmanības tiek veltīts dažādām ārējām svinības izpausmēm, piemēram, par detalizēti aprakstīts, kā frontinieki lieto 100 frontes gramus un tam līdzīgi. Un kopumā var teikt, ka publikācijas presē latviešu valodā par 9. maija svinībām balansē uz tāda informatīva izklaidējoša žanra robežas, kaut vai, piemēram, stāsts, ka tiek izglābts cilvēks, kas iekritis Māras Diģī svinību laikā. Tas ir pavēstīts ne tikai no šīs informācijas viedokļa, bet arī savā veidā kā komiskas atgadījums, kas šajā datumā ir noticis, un šis kopumā rada tādu iespaidu, ka tiek pazemināta šī datuma nozīmība kā tāda, bet vairāk tiek stāstīts par dažādām ārējām tā svinēšanas izpausmēm, kas tādā veidā aizstāja kvalitatīvu vēstures mediācijas neesamību. Un var teikt, ka presē latviešu valodā ir izaicinājums padarīt šo vēstījumu par 8. un 9. māju daudzveidīgāku, atteikties no šīs stāstu vienkāršošanas prakses un tā vietā meklēt jaunus skatu punktus un rādīt šo datumu ne tikai kā vienas valsts vai vienas armijas kara uzvarētājas valsts svētkus, bet palūkoties arī kaut vai plašāk, piemēram, uz šo dienu kā pirmo mierlaika dienu tā laika sabiedrībā, kas bija piedzīvojusi kara šausmas un postu.